Šķaunes jauniešu biedrība Laimes Sporni ar Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējumu realizēja lauku attīstības dienesta projektu, kurā rezultātā tika izremontēta biedrības telpa un tajā izveidota bērnu pieskatīšanas istaba. Šī ideja radās tāpēc, ka Šķaunē nav bērnu dārza, un līdz ar to vecākiem bija nepieciešama vieta, kur atstāt bērnus, kamēr vai nu aiziet savās darīšanās pie ārsta vai uz pagastu. Pa to laiku bērniņi var šeit palikt. Tā kā bērnu pieskatīšanas istaba darbojas tikai no šī gada sākuma, vecāku interesi palielinās un pieaug arī bērnu apmeklējumu skaits. Biedrība veic tikai pieskatīšanas funkciju, nodrošinot bērnus ar daudzveidīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Pirmkārt, galda spēles mums ir pieejamas. Katru sestdienu notiek radošās darbnīcas, kur mēs ar bērniem veidojam kaut kādus darbiņus, tematiskos. Vēl arī organizējam tematiskos svētkus, gadskārtu svētkus. Sākotnēji bērnu pieskatīšanas istaba bija paredzēta pirmsskolas bērniem, bet nu jau pulcē arī Šķaunes pamatskolas 1. klašu skolēnus. Līdz ar to vienkopus brīvo laiku pavada dažāda vecuma bērni, kas uzlabo savstarpējo komunikāciju. Šeit mēs darbojamies ar mazajiem bērniņiem, kas ir pirmsskolas vecuma, bet arī nāk skolas vecuma bērni. Bērniem šeit patīk, un līdz ar to viņiem ir kur pavadīt savu brīvo laiku. Nav jāklaiņo pa lauku. Viņi šeit arī attīstās savā veidā, socializējas. Izskatās, ka viņiem patīk šeit. Mēs zīmējam un taisam no figūrām mantas. Mēs daudz spēlējam. Mums ir bumbu baseini. Mēs arī tur ejam. Mums šeit patīk, tāpēc, ka šeit var paspēlēt un pazīmēt. Cik bieži jūs nākat? Gandrīz katru dienu. Es tagad atnācu tieši no skolas. Man ļoti patīk, jo šeit var paspēlēties. Ar ko tu spēlējies? Es spēlējos, piemēram, lieku puzles, krāsoju, zīmēju puķes. Kuplais bērnu skaits, kas ikdienā darbojas jaunizveidotajā istabā, ir apliecinājums tam, ka šis projekts ir veiksmīgs.